Es esmu izgājis visam tur cauri, tagad es varu ļaut zemapziņai pārņemt to modeli. Ja, jo viņi visu laiku no mums gaida kaut kādus signālus, ko mēs viņai prasīsim. Tad, kad es pasaku savam ķermenim paņem telefonu, man nav jādomā par to, kā katru muskulīti kustināt. Tas ir automātisks process, piekam ļoti komplekss process. Ja, tas nav vienkārši uzprogrammēt, cik gadu desmitus cilvēki mēģina izstrādāt robotus, kas dabīgi kustās. Tas vēl joprojām nav izdarīts, tur miljārdi tiek iegūst. Un tas ir tas, ko mūsu zemapziņa dara pilnīgi dabīgi no bērnības. Bērnībā mēs izveidojam lielāko daļu to modeļu, un tad mēs par viņiem aizmirstam. Mēs aizspēlējamies ar to fizisko, kas ir šeit un apkārt, ar to darbu, kas notika mūsu iztēlē, kas ir super svarīgs. Mēs vispār norakstam uz fantāzijām un nerealitāti un vispār. Bet tieši no turienes vislielākā, interesantākā realitāte to. Jo viss šajā telpā un šī visa māja kādreiz bija mentāli izstrādāta, kādās smadzenēs.